Stokholmas latviešu skola ir senākā un lielākā latviešu skola ārpus Latvijas. Tas ir vērienīgs latviešu diasporas kopdarbs, kas jau 80 gadus uztur dzīvu latvisku izglītību un identitāti Zviedrijā. Skolas pirmsākumi meklējami 1945. gadā, un viena no pirmajām skolniecēm bija Māra Celmiņa. Viņa nelaiž garām arī skolas 80. jubilejas svinības. Tas bija 45. gadā pašā sākumā. Un tā latviešu skola bija tas, ko satika draugus. Bet toreiz mēs noteikti neviens nedomājām, ka turpinās Latvija kaut ko tādu. Vienkārši, vecāki bija draugi un vienkārši bija lustīgāk dzīve. Arī dzimšanas dienā skola paliek uzticīga saviem augstajiem standartiem. Pirms svinībām visiem viesiem vēl reizi jāsēž skolas solā šīs sezonas noslēdzošajās mācību stundās. Tā, tagad visi marš uz klasēm. Viesi var piedalīties radošajās, literatūras un vēstures klasēs, bet līdz svinībām laiku kavē arī pie absolventu pļāpu galda vai fotostūrī. Starp svinību dalībniekiem arī Andrejs un Ingrīda Leimaņi. Pāvils Johansons, Andrejs Leimanis. Viņi rāda foto, kurā Andrejs un citas vietējā latviešu sabiedrībā labi zināmas personības vēl izbiksēs un štrumbantēs. Andrejs smēja, ka no latviešu skolas nebija iespējams izvairīties. Tēvs ilgi bija skolas pārzinis, bet sieva Ingrīda joprojām šeit ir skolotāja. Ingrīda saka, skolu pirms 10 gadiem un šodien ir grūti salīdzināt. No sākuma jau nebija materiāli. Skolotāji bija ārkārtīgi izglītoti, akadēmiķi, profesori, un viņi paši savus materiālus sagatavoja. Tagad jau materiāli ir krāsaini, skaisti un pievilcīgi bērniem. Un metodas arī noteikti nav tās pašas. Bet es, cik atceros, bērni gāja cītīgi uz skolu, ar prieku un sadraudzējās. Tas bija galvenais. Šausmīgas blēņas darījām. Šādu draudzību rezultātu atzīst skolas absolvente un tagadējā Eiropas Latviešu apvienības vadītāja Justīna Krēsliņa. Bet tam līdzi latviešu skolā nāca arī ļoti nopietna latviešu valodas izjūtas apguve, literatūra, ģeogrāfija un vēsture, kas viņas vēlākajā dzīvē izrādījusies neatņemama bagātība. Arī šodien skolā apgūto zināšanu loks ir plašs. Esmu daudz iemācījusies ar pusniem, bišķi ar kā taisa ēst. Latviešu valodu labāk iemācījies un vēsturi Latviju, pa Livoniju daudz un tā. Skolas pārzine Agnese Blaubārde pārliecināta, ka šajā skolā valda īpaša maģija, ne tikai svētku vakarā, bet visā tās pastāvēšanas laikā. Maģiju veido visi šie cilvēki paaudzēs. Es domāju, jau no 45. gada viņi to maģiju ir veidojuši, un mēs esam tāds mazs posms, kurā liksim komatu, un maģija turpināsies. Šis skolas pastāvēšanas teikums ar jaunu sparu turpināsies jau rudenī, bet tagad laiks ballītei. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.